Tagad īsā brīdī centīšos nedaudz vieglāk pastāstīt par to, kāpēc cilvēki cieš, un kāpēc cilvēki slimo, un kāpēc cilvēkiem problēmas atkārtojās un atkārtojās. Un pirmais, kas ir jāsaprot, ka nekas tāpat vien nenotiek. Ne cilvēks tāpat vien saslimst, un ne cilvēks tāpat vien cieš, un ne cilvēks tāpat vien iegūst vilšanās. Dzīvē viss ir izkārtots pēc plāna, un to plānu daudz cenšas saprast fiziskajā pasaulē, ko nekad nesapratīs. Tāpēc, ka fiziskā pasaule nedos nevienu atbildi uz nevienu jautājumu. Fiziskā pasaule, zinātne, reliģija centīsies visu izskaidrot, kā to fiziski var pierādīt. Un fiziski pierādīt nevar neko, jo pat fiziskā pasaule kā tāda mazam neeksistē. Tāpēc tas ir bišķiņ sarežģītāk, un prāts domā, ka fiziskā pasaule ir, tāpēc, ka skolā ir mācīts, ka ir laiks, kad ir fizika, kad ir ķīmija un vispārējais, un šīs mācības ir pilnībā norobežojuši prātu no acīm redzamā un saprotamā. Pavisam vienkāršā īstenībā. Un pašā cilvēki cieši nonāk slimnīcā tieši tāpēc, ka viņi nodarbojas lietām, kurām viņas nevajadzētu darīt. Dzeršana, varbūt kliedz uz bērniem, strīdās, kaujās, nezinu, vienalga. Pārsvarā no zem vibrāciju cilvēki nonāk slimnīcās, lai beidzot viņi būtu mierā, nedaudz ciestu, lai saprastu, un vienā brīdī būtu paši ar sevi. Un kaut uz neilgu brīdi, bet beidzot viņi būtu paši ar sevi, jo beidzot viņi varētu pārstāt skatīties televizoru, klausīties radio, un visādi citādi skalot savu prātu un smadzenes, lai vispār novērstos no tā izpratnes pasaules, kas ir pati būtība visai eksistencei. Un arī, teiksim, vilšanās, ļoti daudz cilvēku iegūst vilšanās uz attiecībām. Un faktiski tā lieta sākās ar to, ka cilvēks ir iedomājies, kādu partneri viņš grib. Viņš ir iedomājies, kāda ir attiecība pienākumi, jo tas ir ļoti mācīts, kad vīram ir jārūpējas par sievu un sievai jātaisa ēst. Un vēl visādi 100 iemesli, kurus mēs paši labāk zinām, ko mēs pats labāk iedomājamies. Un tagad, kā mēs ar prātu pieņemam, ka mēs pēc tā tiecamies, tā uzreiz dzīve ies pa kalnu uz leju, un visu laiku mēs redzēsim un saskatīsim tās problēmas vēl, un mēs pēc tām sāksim strīdēties un kasīties. Faktiski tikai tāpēc, ka mēs pieņemam domu, kas ir faktiski vīrus, no mums. Tas uzreiz sāk izplasties un pārņem mūsu visas dzīves. Tieši tāpat arī nauda, ja mēs domājam, ka pa naudu ir smagi jāstrādā, ir jāmācās 100 gadus, no sākuma skolā, ja mēs būtu muļķi, tad mēs augstskolā, kad mēs jau esam neatgriezeniski muļķi, un tad mēs domājam, ka ar naudas ir jāstrādā 20 stundas diennaktī, 24 vai 100 stundu vienalga. Mūsu prāts ir pilnībā norobežojies ar domu, kas ir pārņemas mūsu visu realitāti, un mēs esam to pieņēmuši, ka tā ir vienīgā patiesība. Un šī doma arī materializēsies dzīvē uz to, ka mums būs faktiski jāvargo, un tad, kad mēs būsim pensijā, mūsu pensija atņems tāpat. Vai arī mums būs jāpērk tik daudz zāles, ka mums tāpat nepietiks pāri, lai mēs varētu beidzot sākt dzīvot. Es varētu stāstīt daudz tos cēloņus, bet, ja jūs uzturat domu, jums uzreiz būs nedaudz skaidrs un aizdomāsieties par to. Un tas cēlonis visam ir tāpēc, ka cilvēks dzīvo no prāta. Arī daudz apgaismotie, es ieteiktu Eckhart Tolle, Moji, arī Jim Carrey, ja runā par apgaismību, meditāciju var paklausīties, Wills Smith arī var paklausīties. Un ik viens cilvēks ir ieguvis izpratni tikai tad, kad viņš ir gājis cauri ciešanām. Pat arī tad, ja mēs zaudējam tuvas attiecības, tur reputāciju, tur naudu vai vienalga kaut kādu iedomātu prātu ilūziju, ko mēs uzskatām, ka tas bija kaut kas mums ļoti vērtīgs, mēs zaudējot to kaut ko sapratīsim. Mums būs ciešanas vai pārdzīvojumi vai dzīvē, mēs esam tā vīlušies, ka mums vienkārši ir depresija, patstāvīga depresija. Bet mēs kaut ko zaudējam un kaut kas mūsīs nomirst. Mūsos tajā brīdī nomirst neliela daļa no mūsu prāta vai ego. Ego nav pareizs vārds, pēc vienmēr saka prāts, kas ir daudz tāds tuvāks izpratnē. Mums nomirst kāda daļa no prāta, kas mums turēja ciešā robežā un ciešās sienās un cietumiņā tādā.
Tagad kā tam nomirstot, mēs sākam pārdzīvot, mēs pārdzīvojam. Nevajag raud, lai kāds mūs žēlo, lai kāds mums piedod, jo tas moments ir dots mums. Mums vajadzētu atrast ciešanas. Kas ir tas, kas patiesībā cieš, jo apziņa nekad necieš. Apziņa patstāvīgā laimē un mierā. Prāts cieš, jo domā, ka ir kaut ko zaudējis, kam bija iedomāta vērtība, kas pat faktiski nebija nekas, jo tas ir tikai prāta ilūzija. Un tajā brīdī, kad mēs zaudējam, mums prāts sāk ciest, un mēs sākam raudāt. Un ja mēs spējam saprast, ka īstenībā mēs par neko neraudam, mēs raudam par kaut kādu pilnīgi iedomātu sviestu, mūsos var sākt parādīties neliela kripatiņa no gaismas enerģijas, no apziņas formas neliela. Un daudz cilvēku, kas ir cietuši un gājuši caur ciešanām, man visvairāk patīk Eikart Tolle stāsts, ka viņam bija kaut kāda noteikts vecums, un viņš drausmīgi sāk pārdzīvot par dzīvi, un ka dzīvē viņš ir nekas, un viņš drausmīgi sāk depresijā, viņš sāk raudāt, viņš sāk pārdzīvot, un tam līdzīgi viņš gribēja taisīt pašnāvību, kā prāts ir modulējis, ka viņš ir nekas, es nekas neesmu, salīdzinu man ar citiem, es nekas neesmu, vispār nekas neesmu. Un prāts jau gribēja pats sevi iznīcināt. Taču viņš teica, ka viņam vienreiz apnika raudāt, pārdzīvot, viņam apnika, un viņš saprata, ka ne jau es raudu, bet kaut kas galvā ir, kas raud un visu laiku saka, ka es raudu, un ja es to prātu klausu, viņš man liek tā justies. Un tagad kā apziņa pieslēdzās prātam, kad apziņa faktiski ir prāts, ka viņš ir tikai viens vesels, mēs visu laiku ciešam no prāta sāpēm, mēs visu laiku ciešam no pārdzīvojumiem, no sāpēm, no iedomātām ilūzijām, no piemēram meitenes un sievietes un atsevišķi vīrieši, kuri grib kaut kādu materiālu labumu, vai grib kaut kādas attiecības perfektās, kur vīrs ir bagāts un tam līdzīgi. Viņi visu laiku cietīs no attiecībām, kur nav tieši tas, ko viņi vēlās. Un faktiski tikai tāpēc, ka viņi iedomājušies prātā, ka viņi to vēlās, viņiem tas nekad nebūs. Nesaku nekad, bet ja tā ir prāta ilūzija, bez apziņas, tikai prāts, tad nekad nebūs. Jo dzīve mums mācīs, kad ir jādomā savādāk, lai vispār kaut ko satiktu. Mums sākam jāiegūst apziņu, jāsaprot, kas ir prāts, iegūstam apziņu, ar apziņu iegūstam saikni ar visumu, un visam mums atliek tikai pateikt, ko mēs vēlamies, un dzīve pati izkārtosies perfekti tieši tā, kā mēs to vēlamies, pat vēl labāk nekā mēs to bijām gaidījuši. Un to es arī daudziem cilvēkiem gribu iemācīt, arī tāpēc izveidojuši aforismu mapu. Un pie kā mēs palikām. Jā, un tad vajag atrast sevi to, kas saka, kāpēc tev tas ir vajadzīgs. Bieži vien mēs ēdam tikai tāpēc, ka mēs domājam, ka mums vajag ēst. Ķermenis pats ir ideālā kārtībā, pilnīgi vesels, bet mēs ieraugam šiltu McDonald's, mums uzreiz strādā kaut kāda doma uzreiz aiziet uz fizisko ķermeni uz vēderu, vēders kaut ko tur papukšķi, mēs uzreiz domājam, jā, mums prāts, mēs gribam ēst, iebraucam ēst. Tad mēs iebraucam, iztērējam tos 3 latus vai 5 vai 10, bet ejot iekšā mēs izdomājam, ka mēs vēl kaut ko gribam. Tad mēs to visu ķīmisko atkritumu, tāpat no bioloģiski ķīmiskos, toksiskos atkritumus sagrūžam sevi iekšā, iztērējam naudu, pēc tam mēs sūdzamies, ka mums nav naudas, ka mums sāp vēders, ka mums ir sūdīgi, un tie ķīmiski atkritumi rada stresu vēl, pēc tam ilgtermiņā stresu. Piemēram, ja tu iedzer 1 glāzi alus, tad depresīva domāšana būs vismaz 30 dienas pēc tam. Tu to pats būs, ja tu dzīvo no prāta, tad būs grūti to sajust, to depresīvo domāšanu, bet tev viņi būs 30 dienas. Un daudziem cilvēkiem saka, jā, bet skaties, tā domāšana, tā stresa, tā bailes, tā nezinu, tas tur, tev ir tikai tāpēc, ka tu dzēri. Es neesmu vakar ne šodien neko dzēris. Nē, tu dzēri vismaz nedēļu atpakaļ. Kad tu pēdējais dzēri? Kad uz 3 dienām. Un tad tie cilvēki tam sūdās, ka tur strīdi, tur kašķi un tam līdzīgi. Tas faktiski alkohols rada kaut kādas, ķīmiskas reakcijas smadzenēs, kas rada mākslīgas bailes, mākslīgas stress, mākslīgi neziņu, mākslīgi uztraukumu, mākslīgas dusmas, mākslīgi aizkaitinājumu vispārējo. No toksiskiem atkritumiem stāvēt pa gabalu, tas nekam nav vajadzīgs. Tagad atkal pie prāta, un tad atgriežamies atpakaļ. Ja mēs spējam atrast to lietu, kas mūsīs saka, ka mums ir kaut kas vajadzīgs, lai mēs būtu normāls cilvēks, centies novērot, kas ir avots tam, kas to saka, kas ir tas, kas domā, ka kaut kas ir vajadzīgs, jo īstenībā, ja es pastos sev no malas, man neko nevajag, man ir drēbes, man ir
Man ir tas, kas man vajadzīgs, man viss ir. Es esmu arī paēdis šodien, man nauda arī ir, bet kāpēc man kaut ko vajag? Tad centies atrast to avotu, jo prāts ir kā maziņš vēlniņš tavā galvā. Ja tu nevari viņu atrast, viņš visu dzīvi to vadīs caur neziņu, tu visu dzīvi būsi faktiski akls un dzīvos tā kā sapnī. Tu beidzot nesāks ar savām patiesām acīm vērot uz pasauli. Tad šis ir pats pirmais ceļš uz izpratni. Tik līdz kā jūs sapratīsiet, kad faktiski tiešām tā ir, kad es bieži vien daru to, ko es maz negribu darīt, un kad tas, kas iekšā saka kaut ko, tad viņš ir tikai muļķis, viņš neko nesaprot. Un ir kaut kas sevī, ko es nevaru izstāstīt, kas ir daudz patiesāks un dzīvīgāks un spēcīgāks, ka tas ir tas patiesais. Tas otrs ir tikai kaut kāda balss, kas manās domās runā. Visvieglāk viņu atpazīt tiešām, kad kāds tavā galvā domā runu valodā. Ja tavā galvā kāds runā, tu savās domās domā, ko varētu šodien darīt, tas uzreiz ir prāts. Vai varētu aiziet tur, tas arī prāts, viņi ignorē ārā. Iekšā viņu vajag tā kā izslēgt to skaņā ārā, vai arī tu dzīvo harmonijā ar viņu, viņš ar netraucē, viņš var bļurkštēt, ko viņš grib, bet tu dzīvo harmonijā ar sevi. Un būdams tādā harmonijā, tu vienmēr zinās pareizās atbildes uz pareiziem jautājumiem. Grūtāk tikai zināt pareizā jautājumu, jo atbildes uzreiz pašas atnāks, un nebūs nekas jādara. Un dzīve pats sakārtosies, jo mēs apvienosimies ar apziņu, mēs apvienosimies ar dievišķu, gaisma mūsīs sāks pildīties, izpratne sāks parādīties. Mēs sāksim gūt bieži vien, tā kā Ekart Tolīs arī pēc tam ciešanām. Viņš 3 gadus nodzīvoja, tā kā miskastnieks uz ielas dzīvoja. Viņš teica, bet man neko nevajadzēja, es biju pilnīgā laimes sajūtā, man bija viss, ko es gribu, es to sajūtu esmu bieži vien dabūjis. Tā sajūta tiešām ir tāda, ka tik līdz kā tu elpo mierīgi, dziļi, un tu esi brīvs, un tu sajūti to, ka tu esi pati dzīvība, nevis tu esi tas prāts, kas ir tā kā mehānisks dators, kas visu laiku klapē pa galvu tev, un to pat nogrūst no tās domāšanas. Kad tu sajūti, ka tu esi pati dzīvība, tu gūsi nereāli lielu, tāds sajūta, ka tev ir nereāli liela gaisma ienāk, ka viss riņķī ir silts, pūkains, laimīgs un nereāli patīkams. Tu aizmirsti par to, ka tev sāp kaut kas, ķermenis kļūst ļoti viegls un ladāms un laimīgs, un ar tādu sajūtu vienkārši visas domas izgaist, un nekas nav nepieciešams dzīvē vairāk. Tu esi tik laimīgs šajā brīdī, cik laimīgs var būt. Tas tā kā kaķis, ka gribās sākt murāt vienkārši no ekstāzes. Un vienkārši tagad var pavērāt, ja to prāts kaut ko cenšās tagad izskaidrot, to, ko es jau teicu, ignorē to, jo tas tev atkal turēs neziņā. Jo tik līdz kā tu uzsvers un sapratīsi, turēs viss skaidrs, un tad nebūs ne jautājumi, ne atbildes, ne domas. Un katram cilvēkam ir jāatrod prāts. Bieži vien cilvēkiem saka, jā, bet kāpēc tu tiecies pēc visu kaut kā, bet tev īstenībā nevajag. Ne jau tāpēc, ka tev nevajag, protams, tu būtu forši, ja tev būtu daudz drēbes, jauns telefons un tam līdzīgi. Bet tu arī nevajag, tev viņš tikai radīs liekas problēmas, tu taču nevajag to problēmas dzīvē, kam tev tas vajadzīgs ir? Nē, man vajag, es savādāk nebūšu normāls, savādāk man nebūs draugi, savādāk nebūs tas, ko es gribu, lai man būtu, to, ko es gribu, tas man ir jādara un tam līdzīgi. Šitos vārdus, ko es teicu, faktiski prāts saka mums priekšā, un mēs esam tik stulbi, ka mēs viņam paklausamies. Un tāpēc varbūt ikvienam vajadzētu to praktizēt, jo bez prāta mēs nedzīvosim. Bez prāta mēs dzīvojam tikai sapņos, bet tam nesapņos, ja mēs ejam gulēt, mēs paliekam prātā, prāts mūsu sapnis pats modelēs. Bez prāta mēs paliekam tikai dziļā meditācijā, kur mēs esam patiesi laimīgi un spējīgi, un no tā brīža mēs arī mantojam spējas. Piemēram, dzīvnieki, viņiem nav dot mute, nav runāšana, un viņi patiesi tīri no sirds, ir īpaši suņi, patiesi priecīgi un tīri un vienmēr priecīgi ir. Tagad, kā būtu dots prāts, tagad tas ir dots cilvēkam, tad sākās problēmas, Viņš man atņēma māju, man viņš ir jānošauj, viņi zog naudu, viņi ir blēži, politiķis man atņēma māju, tas to atņēma, un šajā gadījumā es saku, prāts rīvējas ar prātu un ar citiem prātiem kolektīvi. Vai tu gribi būt no daļas, kur tev faktiski to vien dara kā izsūc enerģiju, un tas tāpat nekad neatrisināsies, ja tu tā turpinās. Sāc atrast to, kas ir tas, kas izsaka tev vēlmes, tas, kas tev melo galvā, tas ir tas, kas visu laiku grib noturēt tev tumsā un neziņā. Ja viņš baidās,
tik līdz kā tu atmodīsies, ja nebūs nekāda ieteikuma par tevi. Un paldies par skatīšanos. Enjoy!